Mēs, Alise, Jurģis un Matīs, 6 mēnešos apceļojām 11 Latīņamerikas valstis, veicot 12,000 kilometrus un pavadot 460 stundas autobusos. Visu šo laiku dokumentējām savus piedzīvojumus, un tagad 7 sērijās piedāvājam tos apskatīt arī jums. Šī ir 5. sērija, kurā apceļojam Peru. Pa taisno no Amazonas džungļiem nokļūstam Peru klusā okeāna piekrastē, sērfošanas un krabju zupu paradīzē. Šeit viļņi ir gigantiski un parīt notiks pasaules kausa posms sievietēm. Skatoties uz veikliem viļņu pakļāvējiem, pašiem arī sagribas sērfot, bet par spīti Jurģa izmisīgajiem lūgumiem jau nākamajā dienā dodamies uz Limu iepirkt Ziemassvētku dāvanas. Sanāca tā, ka mēs nebraucam ne uz Maču Pikču, kas ir lielākais, svarīgākais inku kultūras centrs visā kontinentā, ne uz Titikakas ezeru, kur dzīvo vēl kaut kādas salīdzinoši neskartas civilizācijas, bet iepirkties mums patīkās. Tā ir tā tā. Pagaidot, tad man lielāka izmēra. Nav tāds. Iepirkties mums patīkās, un šitais Limā skaitās pats labākais, Latīņamerikas, tā teikt, krāmu tirgus. Ņems kaut kādu? Šitādu? Bruno. Cik? 18 pa visu šitādu. Cik tev prasa un sāk? 20 kaut kādu. Viņi nenolaiž vairāk par kaut kādām 1, 2 salēm. Jāzija elastīgāk, šeit viņi nelaiž nost. Tā sanāk labas Ziemassvētku dāvanas, tāpēc, ka tu nopērci šeit pa lētu un cilvēkiem mājās liekas baigs smalki. Zobbakstām, ja man patīk kā ideja par Ziemassvētku dāvanu. Tas tu varētu. Aizvest ģimenei zobbakstām, tā kā vēl senās laikus. Visi grēsi. Viss te ir tāpatās kā cita. Visi kliedz, visi piedāvā, visi tirgo vienam to pašu. Kārtējais buss. 16 stundās pārbraucam no Limas uz Arequipu valsts dienvidos, šķērsojot tūkstnesīgo Peru vidieni. Arequipu sauc par Balto pilsētu, jo tās vēsturiskās ēkas būvētas no balta vulkāniska akmens. Tā novietojusies milzu vulkāna pakājē un netālu atrodas viena no dziļākajām pasaules bedrēm – Kolkas kanjons. Pirms braukšanas uz kanjonu nonākam Santa Katalīna klosterī, kas būvēts 1580. gadā. To izveidoja bagāta atraitne Marija de Guzmana, un tajā tika pieņemts tikai bagāta spāņu ģimeņa atvases. Iestāšanās maksa esot bijusi līdzvērtīga 25,000 latu, katrai mūķinai bijuši vismaz 3 kalpi, un tās vedušas visai izlaidīgi dzīvesveidi, rīkojot koncertus un citus pasākumus klostera teritorijā. 1871. gadā pāvests izlaidībām pielika punktu, atsūtot uz šejieni stingru māsu, kas visas spānietes aizsūtīja mājās, un klosters beidzot kļuva par klosteri. Kā tā viņš varēja tik kaut ko apmainīt ar tik maziņiem? Bet domā, ka netaisās vairāk? Tur rakstīts, ka šis bija domāts produktu apmaiņai ar ārpus. Viņas
jau nedrīkst, man liekas. Revudkļu taisīja vadā. Čia liels, kamēr izstaigāsim, tad būs patīkams daudz. Klosteris ir veidots kā pilsēta un sajūta tāda, kā būtu nokļuvuši citā laikmetā un pie tam kāda cita mājā, kad viņi paši nav klāt. Atšķirībā no parastajiem muzejiem šeit nevienu brīdi nav garlaicīgi, jo sajūta ir tāda, ka pa šķirbiņu ieskatāmies citu dzīvēs, kas, lai kā mēs to noliektu, visiem ir interesanti. Nav. Ai, tur viss beidzās pasaldēt. Kur mazgāties, laikam? Šitas, kur mazgāties, laikam, nevar saprast. Tur pilpa apakšā. Vai tas filtrs kaut kā? Nevar saprast. Izlaidīgais klosteri. Var nopirkt arī augu. Šobrīd vienā klostera daļā dzīvo 20 māsas un viss pārējais ir atvērts turismam. Traukšanas sniegs izskatās, ne? Blakus esošajā antikvariātā iepērkam kartiņas, lai mainiekiem atgādinātu par savu esamību. Izejot ārā, mums priekšnesums sniedz Amizantes satiksmes regulētājs. Feliz día, le dice la policía todo el día con la garantía de la policía de noche y de día, todavía con mucha alegría, pasó todo el día, le dice dormir por día en calidad de guía. Muchísimas gracias, bienvenido al equipo Perú. Thank you. Pirms nolaišanās Kolkas kanjonā vienu dienu pavadām nelielu ciemata apkārtnē, kur bēru gājienu tauru pavadīt ar pastaigu uz karstajiem basēniem iesildāmies pirms lielā pārgājiena. Kaut kāds stāv, man liekas, uz akmeni. Kaut kas varbūt makšķi. Es negribu redzēt. Es domāju, ka atliekam šodien. Tik daudz tautas, ka te nav kur. Kur viņi uzradās šitā visu megabānu? Labāk, ko lietūdinājums. Nākamajā rītā sākam nolaišanos kanjona dziļumos.
Asinsriti apstāsies. Tas būs Skarbātu kalnu dāma. Kāds bites tad? Mēs iesim pa to taku, ko mēs tieši redzam tur tagad. To vidējo taku, pa to mēs iesim. Mēs tagad nolaidīsimies tur lejā ciematiņš. Lejā ir ciematiņš? Lejā ir ciematiņš, oāze. Tad mēs paceļamies augšā līdz tai vidējai taciņai. Tad mēs ejam līdz tam ciematam. Jā, viens. Un tad otrā pusē paliekam pa nakti. Baču rāda sarkanu. Nu, ko vajadzēja domāt tad naktī? Vakardien rādīja 3. Nu, bet tu pamēģini izslēgt vēl vienreiz. Nu, viņš kaut ko grib kaut kā, kur elektronika. Vakar rēķinga vēl skatījās tur un ko tik nedarīja. Vajag noiet lejā, tur droši vien ir elektrība, varbūt tur uzlādēt. Krāpsies augšā, tur cemos. Dziļākā bedra pasaulē. 3941. Ir lejā? Dziļums. Tā, ka mēs būsim mīnusos zem jūsu. Diemžēl kļūdījos, un šis kanjons nav pats dziļākais. Tas ir tikai 3400 metrus dziļš, bet tāpat divreiz dziļāks kā lielais kanjons Amerikā. To veidojas Kolkas upe, un daži avoti apgalvo, ka šeit sākas Amazona. Tas, kā mēs darām, tas nav īpaši. Ejam tik labāk šeit, mēs precīzi nezinām. Šitā ir galvenā, to var redzēt. Tak te ārprāt. Uz leju iet forši. Ap sviestu. Kanjona dibenā ir vairāk hotelīšu, kā arī pāris mazi ciematiņi. Mūsu mērķis ir kāda viesu māja, ko mums ieteica Arakipā un kur paliksim pa nakti. Pa ceļam satiekam puisi, kurš mums stāsta, ka strādā kādā hotelī kanjona apakšā, bet dzīvo augšā. Tas nozīmē, ka katru dienu viņš mēro ceļu, kas mums skaitās pārgājiens. Ej, es gaidu, ka tu aizies, tāpēc, ka putu. Tās kafejnīcas tur ir un tas ceļš ir tur, nu. Pēc kartas mums sanāk. Nu, mums jau nav varianti, tur ir viens tiltiņš. Tiklīdz kā tu šķērso tiltiņu, tad tiltiņam otrā pusē ir ceļš. Es domāju, mums nevajag kafejnīcas, tad mēs tur neejam. Mēs ejam te lejā un šeit uz tiltiņu. Daram tā? Jā. Orientējamies pēc kartas, ko mums uz salvetes uzzīmēja dāma, kas ieteica viesumāju. Es izdomāju raut pa taisno, un mēs tā apmaldamies, ka gandrīz ieripojam kanjonā. Un te nāki traumzinīgi sāpi jāviens. Ej! Šitais te ir stabils, pieturies. Bišķi apmātījām. Ko tu uzmanīji? Tur jau vienkārši, ja mēs būtu pa turien gājuši, mēs jau arī aiziet. Vienkārši tur tās stacijas tādas mazākas. Ej. Tev vajag būt te taciņai zliet. Reku. Beidzās? Pārgājienu vidū piestājam kanjona smalkākajā hotelī. Sarunājam, ka varēsim nopeldēties pa smalkiem ļaudīm 50 centimetrus.
Šķērsojot upi, ar kuru sākas lielā Amazona, pārņem nostalģiju pēc Hektora saliņas, un es klusībā sūtu viņam sveicienus. Tā prātīgi uztaisīt tā, ka viņi iet tā pakāpeniski, ka tu neskrien, teiksim. Neskrien varbūt baigi stāv augšā, bet tad es normāli ar mierīgi. Es baigās pārpuls uzkāpu. Redzēsim, cik mums vēl tagad laiks paies līdz tam miestam. Tur bija ierēķināt pusotru stundu. Tad mēs varēsim no tā rēķināt aptuveni, cik mēs ātri ejam. Šorīt mēs ejam ātrāk nekā tas grafiks. Bet no rīta, ka mums vajadzēs kāpt visu to sienu augšā, tad mēs tik ātri neuzskriesim. Un iesim mierīgi, neskriesim. Noiesim kādu gabalu, tad paēdīsim brokastis. Gojas tur pašu kafiju. Tur baigās bodīts pa ceļam. Nejēgā. McDonald's ir, Burger King. Jā, ar karotēm neatver ūdens. Es tev, man jau nav prīmus. Pēdīs karotēm, pēdīs cukuru. Tā augstu kafiju nevar dzert? Iejauc ūdenī, nevar Šitā nav. Mēs taču būsim jau tavā normālajā brokastu laikā, mēs jau būsim augšā. Ja mēs 3 iziesim, mēs 8 būsim augšā. Labi, davai piebeidzam šodien. Jā, mums vēl šitas ūdens. Nu, šitas rietums mums bija ātri tādā, mēs nevaram rītdienīt, jā, bišķi lēnāk. Bet interesantāk sevi pārbaudīt, ne? Bas? Varbūt 20 stundas ātrāk sapējies ātrāk. Nu, jā. Mums visu laiku sāpēs kājas. Neiedomāsies par to, ka autobus smog. Kāds nošķirīgs sapēt par jūrām. Stundu 23 par šajiem. Viss sēdē? Par visu sēdē. Mēs tā brīvējam kaut kā 15 stundām, es 10-15 minūtes ātrāk par grasni. Jums var kāds dzīvo? Strādā noteikti, kas ir kalnos, ne? Tas gan Ignis. Mazā ciematiņā satiekam tantiņu, kam pieder muzejs, un kas mūs informē par vietējo demogrāfisko stāvokli. Ciematā šobrīd dzīvo 10 cilvēki, no kādreizējiem 200 pārējie aizmukuši uz pilsētu. Tenemos aquí nuestro candil. Este es nuestro candil natural desde los incas, y lo cual está hecho de... Bijām vietējā muzejā, viena istabiņa, dažas beigti dzīvnieci. Vēl dažas lietas. Tā ir laba iniciatīva miestā, kur dzīvo 10 cilvēki, un viņi pabalīts neļauj filmēt. Īpašnieks nesot atļāvis. Viena pa katram iedzīvotājiem sanāk sēdekļus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11 viens paliek klāt. Izejot cauri ciematam, satiekam gandrīz visus tā iedzīvotājus. Ceļu no sākuma punkta līdz viesu mājai esam veikuši 9 stundās, un pēc nakts paradīzē ar saules gaismu sāksim kāpt ārā no kaņona. Pimienta picante y sal. Gracias.
Sajūta, tā kā būtu uzkāpuši lielā virsotnē. Patiesībā tikai izkāpām no dziļākās bedres pasaulē. Nebija nemaz tik traki, mūs vairāk sabaidīja vakardien. Jā, vakar gidi mūs sabaidīja, ka būs 5 stundas un 2 naktī jāceļās. Mēs šorīt kārtīgi ilgi nogulējām un 3 stundās uzkāpām. Latvieši ir izturīgi tauta. Buenas. Es nesveicinās. Tas skrien man. Uz leju skriet jau labi. Pirms došanās tālāk apskatām Cruz del Condor, vietu, kur ligzdo Andu kondors. Tas ir viens no lielākajiem rietumu puslodes putniem, kur spārnu atvērums var sasniegt 3 metrus. Šo faktu veikli izmanto vietējie darboņi, padarot to par turismu atrakciju. Lēdīši šeit tirgo visu iespējamo. Mums gan vairāk interesē viņu pašu krāšņais izskats. Šī apriņķī dāmas vēl ar vienu nesā tradicionālos tērpus, kur kleitis savilkts kārtu kārtām un viens cepurs izdzīparošana vien prasot 3 mēnešus. Tad būs pievedums turistiem, tad atkal būs biznesa. Tās māte viens jaunais putns. Redzēji? Nu, ir tepat tās bija, tāpēc es gribēju pašķikt. Jāpagaida vienkārši par savu laiks. Nu, tepat tās citreiz tepat deguna nelaplīga. Prieks. Tas ir tavējais. Lidotāju sesijas vēl. Jā. Par aizsver samainīt. Nē. Te cenas nav mainījušās. Šitā grāmata 2006. gads un vajag normāli viss precīgi. Piedzīvojumi Peru beigušies. Priekšā milzu pārbrauciens uz pasaules malu Argentīnas Patagonijā, kur ēdīsim pasaulē garšīgāko saldējumu hipiju ciematā Andu pakājē un satiksim pingvīnus un vaļus brīnumainajā Valdes pussalā. Tas stiep, tie cilvēki. Kaut kāds šausmas. Var arī panest, ja, pēdējā. Normāli.